man nekad šito te neviens nemāk pateikt, ne slimnīcā, es vienreiz arī uzdevu jautājumu, kāpēc nav nekādas sekas pacientiem, kas neatnāk uz operāciju. Kas nepaziņo laicīgi, kas neatnāk uz izmeklējumiem. Ja? Un tās ir mākslīgās rindas. Jūs jautājāt, kas atbildēja? Apklusināja vienā sapulcē un sēdi ratos. Ja? Kas jūs apklusināja? Vārds uzvārds, jā. Nevar būt. Nevar būt. Es jums uzdevu to jautājumu, kad jūs iepazīstinājāt sevi Stradiņos. Ja? Bet visiem šis jautājums liekas mazsvarīgs, bet mums ir sabiedrība jāizglīto. Jo, piemēram, tie, kas neatnāk uz operāciju, vai uz izmeklējumu, vai uz konsultāciju, citi cilvēki stāv rindā un netiek. Ja? Bet es nezinu, citās valstīs, es domāju, par to dabūt samaksāt kā par maksas pakalpojumu. Tikai Francija. Ja? Mēs jau pārbaudījām. Mēs uzsāsim pētījumu pagājušā gada 15 līdz 20% nenāk. Tāpēc es jums cikko minēju, vienot pierakstīt tikai vienu reizi, viena vietā, vienā uzņēmumā, viena nevar 4-5 reizes. Kas kavē visus šos gadus? Tāpēc nebija digitālā politikā. Doktori, nebija digitālā politikā. Tagad jau ir. Šeit es absolūti piekrītu. Ir ministrijas, teiksim, nolaidība. Ja pa 15 gadiem nevar, tā ir negribēšana to darīt. Jo principā tā, ka parādīsies daudzas lietas, kuras negrib, lai redzētu, kā pa horizontāli viņas iet cauri, kā tā nauda tiek izlietot un vēl kaut kur. Nu, šeit es absolūti jums piekrītu. Tā ir negribēšana to izdarīt.